Jā, labvakar, cienījamie skatītāji un klausītāji. Tātad šī vakara tēma ir placebo. Mani sauc Artūrs Sutināns, es esmu psihiatrs un psihoterapeits un docents Rīgas Stradiņu universitātē. Un te es jums pastāstīšu šodien par to interesanto, fascinējošo tēmu kā placebo. Tātad, ja jums ir kaut kādi jautājumi, lekcijas beigās būs jautājumu laiks, jūs to varat rakstīt visus savus jautājumus čatā. Tātad placebo, kas tas tāds ir? Placebo no latīņu valodas tā kā patikšanu kaut kā saistīts, tā ir farmakoloģiski neiedarbīgas vielas sniegšanā pacientam ārstniecības nolūkos. Tāda būs definīcija. Visbiežāk zāļu efektivitātes pētījumos tas notiek. Tātad šim procesam var būt tāda tā kā ārstnieciska iedarbība, kad no kaut kādas neitrālas vielas cilvēkam paliek labāk. Tā ir saistīta ar pašu pacientu ticību šīs vielas efektivitātei. Tādos farmakoloģiskos izmēģinājumos to placebo vielu parasti izgatavo no tādas laktozes. Ja. Tātad kaut kādas citi skaidrojumi par placebo efektu savu cilvēka garīgās, emocionālās vai fiziskās veselības uzlabošanos bez jebkāda objektīva iemesla. It kā bez jebkāda objektīva iemesla. Šo efektu atklāja ārsti, kad pacients ticot kā ārsta metodikai, izrakstītie medikamenti veicina veselības uzlabošanos un novēro, ka pazūd simptomi. Tātad uzskatā, ka šis placebo darbības mehānisms balstās uz ticību un pašiedvesmu, pa ko šodien es vēlāk pastāstīšu, kā tas mehānisms ir. Lūk, tika atrasts vēstures gaitā, tika pētīts un pētīts, kā tad tas placebo var veidoties. Un tika atrasts, ka placebo to izārstēšanās reakcija ietekmē vielas izskats, piemēram, kādā krāsā, teiksim, krāsaināka, kaut kā atstāja labāku iespaidu, ka pacientam paliek labāka forma, ja viņa ir lielāka, atstāja labāku iespaidu. Skatoties, kāds ir ievadīšanas veids, piemēram, orāli tas ir mutiski, mutē, jā, vai injekcija, vai tā var būt pat operācija. Piemēram, injekcija var atstāt lielāku iespaidu vai pat operāciju. Izrādās, ka izārstēšanās efektu var iegūt no medikamenta cenas, piemēram, no tāda viedokļa, aspirīns, pieņemsim, pa 1 eiro, būs mazāk efektīvs nekā aspirīns pa 5 eiro. Sarežģītība šīs zāles iegūt, ja, tātad, jo vairāk kaut kas jāizdara, kamēr līdz tām saucamajām placebo zālēm nonāk, jo lielāka ir arī efektivitāte. Tas ir kāds ir uzticības līmenis, tātad, jo vairāk uzticās, jo vairāk idealizē ārstu. Tad ļoti ietekmē sabiedrības uzskati, daudz cilvēku uzskata tātad, jo plašāks ir tas loks, jo līdz ar to arī šī suģestīvā ietekme ir lielāka. Tātad, jo vairāk cilvēku uzskata, ka tas ir ļoti labs ārstējošs, tātad, jo vairāk iedarbosies uz konkrēto vienu cilvēku. Un visbeidzot, medicīnas iestādes autoritāte. Tātad dažādi pētnieciskie institūti, kur tur profesori, docenti strādā, tātad tas atstās kaut kādu spēcīgāku ietekmi. Tātad medikamentu efekts vispār, jebkura medikamenta arī tāds, kurš ir ārstējošs, paaugstinās pie ārsta pārliecības par šī medikamenta efektivitāti. Savukārt, jebkura reāla medikamenta efekts var samazināties pie ārsta neticības tam medikamentam, ja ārsts dod ar neticību. Tātad ne tikai kā to cilvēks pacients uztver, bet kā arī tas ārsts dod. Tāpēc, piemēram, farmakoloģijas klīniskajos pētījumos ir tā saucamais dubultaklais
eksperiments. Tas nozīmē, ka vienai, ja grib noteikt, piemēram, vai kāda ķīmiska viela reāli ārstē, tas attiecās arī uz tām pašām šobrīdējām Covid vakcīnām. Tad vienai cilvēku grupai dod šo jauno ķīmisko medikamentu, otrai savukārt dod placebo. Un neviens nezina, tātad neviena grupa nezina, vai viņam dod īsto vielu vai tādu vielu, kas ir vienkārši, piemēram, šī laktoze. Un piedevām dubultaklais nozīmē arī, ka ārsts, kurš to dod, nezina. Viņš nezina, vai tā ir viela, kas ir reālā, vai tas ir tikai tas, kas ir tā laktoze. Tātad, ja pieņemsim, pacients to nezinātu, bet ārsts to zinātu, kaut arī viņš neko neteiktu, ārsta neverbālā valoda, piemēram, ja viņš tai vielai tic, viņa būs tāda drusku pārliecinošāka, un līdz ar to kopējie dati arī, tā sakot, izkropļosies šī placebo virzienā. Lūk, viens no interesantākajiem vēstures gadījumiem ir, kad pat ķirurģijā ir atrasts placebo. Sākumā tas bija ar tādu diezgan senu ķirurģisku operāciju, kā krūšu artēriju nosiešana pie tādas sirds slimības kā stenokardija, sāpes sirdī. Un tad pie tādas ķirurģiskās operācijas kā artroskopiskā ķirurģija, kad sāp ceļi, piemēram, tur skaloja tos ceļus ar lielu šķidrumu daudzumu. Nu, un tā tad atrada, ka pacientiem paliek ļoti labāk, vai tas ir celī vai pleca locītavā. Bet tur pēc kādiem 3 mēnešiem tas efekts sāka zust. Un tad viens ķirurgs iedomājās pārbaudīt, bet tas ir tikai tāda pašiedvesma. Un tad viņš arī paņēma tādu pacientu grupu, kuram it kā uztaisīja tādas griezienus uz ādas, tā ka pacientam likās, ka viņam ir uztaisīta operācija, bet īstenībā nekāda operācija netika veikta. Un lūk, izrādījās, ka efekts ir tieši tāds pats. Ja? Un līdz ar to atrada, ka arī ķirurģijā var būt tas efekts tāds iluzors. Ja? Tiešām cilvēkiem paliek labāk, daži vispār pacienti tika aprakstīti kā brīnums, piemēram, Discovery Science rādīja vienu pacientu, kurš pirms šīs placebo operācijas, tas angļu valodā saucās sham surgery, knapi varēja paiet, un viņam veica šo placebo operāciju, viņam neko neskaloja, viņam vienkārši iegrieza ādu, ievadīja anestēziju, viņš zaudēja samaņu, iegrieza ādu, pēc tam atkal viņš samaņu apguva, viņam pateica, ka operācija tika veikta. Un izrādās, ka viņš sāka staigāt un nejūta nekādas sāpes un jutās ļoti labi. Un pat pēc kāda laika viņam pateica, ka īstenībā nekāda operācija netika veikta. Un kas bija interesanti, viņam sāpes neparādījās. Viņš turpināja normāli staigāt un tā tad izskatījās tā kā pilnīgi izārstēts cilvēks. Tātad, tāds kopsummējums ir, ko izdarīja šie ķirurgi, ka ķirurģijas tā operācija efektivitāte bieži vien ir tā kā pārspīlēta, ka bieži vien ķirurģiskā praksē turpinās bez tādiem labiem zinātniskiem pierādījumiem, jo ķirurģijā tādas placebo kontroles grupas, tos dara reti, tāpēc, ka tas tā sanāk it kā tāda baigā pacientu mānīšana. Tas nav tā kā pārbaudot medikamentus, jo pārbaudot medikamentu efektivitāti, salīdzinājums ar placebo grupu ir pilnīgi obligāts. Vārds sakot, bet, ja placebo tiek pievienots arī ķirurģijai, un tad ķirurģija pierāda, ka viņa tiešām tas efekts ir labāks nekā
placebo pacientu grupai, nu tad varētu būt vairāk pārliecināts par šo ķirurģisko metožu efektivitāti. Vēl viens efekts, kas ir līdzīgs placebo, tas ir nocebo. Tas ir no vārda nav angļu valodā. Šeit efekts ir pretējais, ja, tā kā kaitēšanas efekts. 61. gadā atklāja tāds Volters, un savukārt šeit ir otrādi. Negatīvas prognozes var nodarīt kaitējumu mūsu veselībai un pasliktināt slimības simptomu. Ja tikai negatīva prognoze vai cilvēkam iedot kaut kādu vielu, kuru viņš uzskata par indi. Ja? Un iespējams pat kā nocebo var izsaukt nāvi. Antropoloģijā zināms tāds termins vudu nāve, kur šamanis pasaka cilvēkam, ka tu pēc kāda laika mirsi, tāpēc, ka tu tur esi pārkāpis to un to. Un šis cilvēks tiešām tā kā arī var nomirt. Tas pats sastopams ir mūsdienās, tātad ir lasītas tādas liecības, ka atved tādu pacientu uz slimnīcu, un šīs slimnīcas intensīvās terapijas dažādas metodas nespēja to pacientu glābt. Un ka it kā esot tā, ka to šamani ir jāmeklējot rokās, jāvelk uz slimnīcu un jāsaka, vai nu tu noņem to savu lāstu, vai nu tu iesi cietumā. Ja? Un tad šamans tad noņem to lāstu, un tad pacients pieceļās, tur atdzīvojas un aiziet, un tā kā ir viss ok. Ja? Tas esot nocebo, ja? Tā ticība ir tik dziļa, ka pacients pilnīgi atsakās ēst, ja? Jo ticība šamaņiem ir ārkārtīgi spēcīga. Mūsdienās bez tāda šamanisma arī mūsdienu pacienti atsakās no medikamentiem, ja uzskatā, ka medikaments piedzīs viņu ar toksiskām vielām, viņus tādus dabiski tīros ķermeņus, vai pētījumā šie pacienti baidījās, ka tiek kaitēts, ja nebūs pareizi piemeklēts. Citur pacienti medikamentus uztver, ka tā ir tāda prāta kontrolēšanas metode, un šajā ziņā pacients it kā negatīvi suģestē sevi, un līdz ar to viņš sāk sajusties sliktāk. Ja? Tātad, lūk, šis nocebo efekts var izpausties tādos veidos kā medikamenta blakus efektu, sajūt medikamentu blakus efektu. Jā, piemēram, cilvēks nopērk zāles, ko ir izrakstījis ģimenes ārsts. Viņš izlasa zāļu lietošanas instrukcijā, ka tur ir tādi un tādi blakus efekti, tur reibs galva, tur var daudzīties sirds, tur kaut kas tur sāpes vēderā vai pat caurēja, un hops, un viņš atrod, ka viņam šādi efekti parādās. Un tika atklāts, ka tas var notikt ne dēļ paša medikamenta ķīmiskās iedarbes, bet tikai dēļ pašsuģestijas. Jo, piemēram, dažos gadījumos izrādījās, ka tika atklāts, ka pacients ir paņēmis nekaitīgu vielu, bet viņš domāja, ka tas ir tas medikaments ar tiem blakus efektiem. Un līdz ar to tika atklāts šāds nocebo efekts. Un tad tas nocebo efekts tika arī pārbaudīts. Tātad, lūk, pacientam var iedot šo vielu, un tātad viņš izlasa šo zāļu lietošanas instrukciju. Tā viela ir pilnīgi nekaitīga. Jā. Lūk, blakus efekti klāt. Tātad postoperatīvās sāpes, tas ir bieži vien tās sāpes, kas pēc operācijām arī var būt tīri pašsuģestijas rezultāts. Vēl viens piemērs ir medicīnas studentu veselības bažas, tā saucamās. Tas ir tad, kad medicīnas studenti mācās par dažādām slimībām, lasa dažādas slimības simptomus. Viņi sāk atrast burtiski visu slimību simptomus sev ķermenī. Tad vēl ir tāds termins modernās veselības bažas, kad daļa cilvēku, kas izturās ar tādām aizdomām pret visādām zinātniskām ierīcēm, viņiem liekas, ka tās zinātniskās ierīces, zinātniskā tādā nozīmē, piemēram, mobiloja telefoni, ka viņi ir ļoti kaitīgi,
un viņi sāk sajust kaut kādas galvas sāpes vai sāpes locekļos, un viņš uzskata, ka tas ir no kaut kāda mobilā telefona starojuma. Šīs modernās veselības bažas tika atrastas par piemēru Vācijā, kur tika celtas elektrolīnijas pāri mājām, un tad starp iedzīvotājiem izplatījās tur tās idejas, ka šīs elektrolīnijas izdara starojumu un iedzīvotājiem pasliktinās veselība. Un daudzi pacienti, kas dzīvoja zem šīm elektrolīnijām, vērsās tātad poliklinikās un slimnīcās ar dažādām ķermeniskām sūdzībām. Taču izrādījās, ka pa tām elektrolīnijām vēl vispār nebija palaista elektrība. Ja? Un tikai tāpēc sāka pētīt visas šos sūdzības. Līdzīgi Latvijā tas bija kādreiz ar to skrundas radiolokatoru, kas bija palicis no PSRS, kur arī izpaudās šis nocebo efekts, jo, tā teiksim, tīri tādi neitrāli zinātniski pētījumi neatrada, ka tas skrundas radiolokators kaut ko īpaši slikti dara. Un tagad tas varbūt tas modernākās bažas ir šīs Covid vakcīnas čipošanas bažas vai kad teiksim, runā par vakcīnu blakus efektiem, un tātad, jo vairāk cilvēkam ir trauksme par šiem blakus efektiem, jo lielāka iespēja viņam arī reāli sajust. Bet, lūk, parādās grūtības tagad jau diferencēt, vai šis blakus efekts ir no pašas vakcīnas vai no šīs tā kā pašsuģestijas, pašiedvesmas. Tad placebo dziedniecības vēsturi. Tad sāka skatīties vēsturē, dziļi, kur tad tos placebo efektus varēja izsakot. Un principā varētu teikt, ka tad, kad izpētīja to pašu šamanismu un tās dažādas rituālus, ar ko dziedināja šamaņi, tika novērots arī mūsdienās, kad tiešām ir tādi labi efekti uz šiem pacientiem, bet tas ir vienkārši kaut kāds rituāls, kurā no ārstu domām un zinātnieku domām nekāda efekta nevajadzētu būt. Ja? Bet neskatoties uz to, šamans tiek uzskatīts starp vietējiem par ļoti efektīvu dziednieku, un nepavēlti viņš ir eksistējis gadu tūkstošiem. Ja? Tātad šamani var uzskatīt pat par pirmo cilvēka profesiju. Un īstenībā šamanismu var skaitīt vismaz 30 līdz 35 tūkstoši gadus atpakaļ, ko var noteikt pēc šamaņu kapiem, ja, kur cilvēks ir apglabāts un viņam klāt ir šie visi šamanisma rīki. Un tā tad, kaut kas tai šamaņā tehnikās ir arī no tādas reālas ārstēšanas, piemēram, kaut kādas augu tējas, kam ir kaut kādi efekti. Šamaņi veic arī tādas primitīvas ķirurģiskas operācijas, bet arī šamanisma laikos bija tā saucamās placebo ķirurģiskās operācijas. Respektīvi, gandrīz visās pasaules malās, tai skaitā arī Baltijā, tika atrasti galvaskausi, kuros ir, tā sakot, iztaisīti caurumiņi. Tie caurumi dažos gadījumos ir tāpēc, ka šamanis izņēma iestrēgušu bultu, bet lielākajā tiesā gadījumu tas bija tāpēc, lai izlaistu no galvas ļaunos garus. Ja? Un acīm redzot, pēc šādām galvas trepanācijas operācijām, nosacītiem pacientam palika vieglāk. Lūk, varu minēt vienu tādu grāmatu, kur ir aprakstīta šie šamaņu dziedniecība, kas ir iznākusi vēl padomju laikos sērija Apvārsnis, kas saucās Burvestību liecinieks, tātad izdot 74. gadā. Lūk, piemēram,
viena interesanta nodaļa, ko tur var atrast. 9. nodaļa - mirušā augšām celšana, ja? Ne vairāk, ne mazāk. Tātad pats Harijs Raits ir ārsts. Varbūt viņš nav vispārējās prakses ārsts, viņš ir stomatologs, bet nu vienalga, viņš ir ārsts. Un tagad šis ārsts, kurš ierodās, tur apmeklē gan Āfrikas, gan Polinēzijas dažādas kultūras, tātad novēro tāda lieta, ka zemē gulēja cilvēks bez redzamām dzīvības pazīmēm, un tātad šīs grāmatas autors, ātri pacēlu guļošā plakstiņu, lai pārliecinātos par acu zīlītes reakciju pēc Archgaila Robertsona metodes. Tātad tā ir zīlītes reakcija uz gaismu. Jā, tātad, ja acī ieplūst gaisma, tā zīlīte sašaurinās. Tātad reakcijas nebija, ja, kas varētu norādīt, ka cilvēks ir vismaz dziļā bezsamaņā. Es mēģināju sataustīt arī viņa pulsu, sirds pukstus nemanīja. Tātad Raits piecēlās ar pārliecību, ka šis cilvēks tiešām ir miris. Un tad viņš apraksta, kas notika tālāk. Mūs ielēns apmēram 30 cilvēku liels bars, sāka dziedāt zemos ritmiskos toņos. Šīs skaņas bija kaut kas vidēji starp gaudošanu un rūkšanu. Dziedāšana kļuva aizvien skaļāka, līdz šķita, ka tā jāsadzird arī mirušajam. Un man par ārkārtīgi pārsteigumu tā arī notika. Upuris pēkšņi pārvilka rokas pār krūtīm un centās apvelties uz vēdera. Acis, kuru zīlītes vēl pirms dažām minūtēm nebija rēģējuši uz gaismu, tagad bija plaši atvērtas un raudzījās uz mums. Ja. Var sakot, viņš tur vēlāk piecēlās un tad viss bija kārtībā. Tātad vēsturiski var teikt, ka ārkārtīgi daudz priekšmetu tika izmantoti šajā ārstniecībā, gan senajos laikos, gan mūsdienās, piemēram, augu maģija. Redzat, augu maģija, tāda grāmata ir arī latviešu valodā iztulkot. Tie ir visdažādākā veida talismani, kristāli, akmeņi, minerāļi, magnēti. Ja, tātad cilvēkam mūžīgi ir licies, ka magnētam ir kaut kādi dziednieciskie spēki, ko principā nav zinātne apstiprinājusi. Pat urīna terapija, ja, ir vesela urīna terapijas, tā sakot, izmantotāju cilvēku grupa, dažādi enerģētiski uzlādētie ūdeņi kopš seniem laikiem, ieskaitot mūsu laiku tā saucamos strukturētos ūdeņus vai homeopātiskos arī. Priekšmeti no svētām vai maģiskām vietām, kas ir tātad uzlabojuši veselību. Teiksim, gemoterapija, enerģētiski iedarbība caur minerāliem, kas iestrādāti rotas lietās, ir astromineraloģija, ja, astrologs atbilstoši planētas stāvoklim cilvēka šai kartē iesaka piemērotākos akmeņus nesāšanai ikdienā. Tātad te ir tikai dažus nosaucot līdz vienkārši neskaitāmām. Par nocebo efektu šī paša Harija Raita grāmatā var atrast arī nocebo efektu, šo pašu kaut ko līdzīgu šai vudu nāvei. Piemēram, viņš apraksta tādu gadījumu. Bija nolemts aizdomās turētos pārbaudīt ar indi. Gomo, tas ir tas burvis, bija kalsns, mežonīgi izskata cilvēks. Uz ķermeņa viņam bija uzkrāsot cilvēka skelets un rokā neiztrūkstošais antilopes raks. Viņš piegāja pie vecā burvja, kurš tur bija vaininieks tagad, norādīja uz viņu ar pirkstu un norunāja Bapendes izloksnē veselu tirādi, apsūdzot viņu slimības ievazāšanā ciemā. Jāsaka, ka raganu sodīšana ar nāvi, tas neparādījās kristietībā ar inkvizīciju, bet tas jau ir zināms visās senajās kultūrās. Vēl tagad to var atrast Polinēzijā un Āfrikā. Ja, piemēram, kāds cilvēks saslimst ar malāriju, uzskatā,
ka viņu ir nobūrusi ragana. Un tad, attiecīgi, tā ragana tiek meklēta, un tas slimnieks, ja norāda ar kādu ar pirkstu uz kādu, tad šis cilvēks ir jānogalina kā slimības uzsūtītājs. Tātad šeit apsūdz veco burvi. Tātad autors tālāk raksta: mēs palikām ciemā līdz nākamai dienai, un no rīta, kad Lusungu bija pareģojis, burvis un zaglis nomira. Viņu līķus sagatavoja apbedīšanas rituāliem. Pats dīvainākais visā šajā izrādē bija tas, ka vienu un to pašu brūvējumu bija dzērusi puse ciema iedzīvotāju, bet nomira tikai 2, tie, kuru nāvi bija pareģojis Lusunga. Vienīgais ticamais izskaidrojums, kādu es varēju iedomāties, man likās nereāls. Abi nelaimīgie bija miruši vienkārši tāpēc, ka zināja, ka mirs. Vienīgais secinājums, kādu es varēju izdarīt, bija tāds, ka šie ļaudis pazina un izmantoja psiholoģiskās iedvesmas spēku. Bez šaubām sava nozīme bija arī zināšanām par to zāļu īpašību, no kurām viņi gatavoja savus brūvējumus. Tātad tur ciema iedzīvotāji tātad iedzēra šo brūvējumu, bet nomira tikai 2 vainīgie, uz kuriem tas tika norādīts ar pirkstu. Vēl kas ir interesants placebo. Viduslaikos bija tāda tradīcija, ka karalis gāja caur pūli un pieskārās sirkstošajiem. Ja? Un tas skaitījās karaļa ārstējošais pieskāriens viduslaiku Eiropā. Bija daži karaļi, kas bija īpaši ar to slaveni, kas tur bija izdarījuši 100 000 pieskārienus. Un tātad cilvēks, kam pieskārās karalis, arī sajūtās labāk. Tātad maģiskā mēs varam saistīt kaut kādā ziņā šo placebo efektu maģiskā domāšana, ticība pārdabiskiem spēkiem. Lūk, kā uzskata zinātnieki, kur tas izpaužās. Tā var būt ticības dievniecība reliģiskās grupās, piemēram, šī roku uzlikšana un dziedināšanas ar svēto garu, kas ir harizmātiskajās draudzēs, kristīgās zinātnes dziedniecības seans, tie ir Christian Science. Tas ir Mary Freddie Becker, kas apguva suģestijas metodes no viena tāda hipnotizētāja, kas ieviesa arī hipnozes vārdu, tāds ķirurgs James Braids. Arī eksorcisma efekti pēc sātana un ļauno garu izdzīšanas. Tie ir dažādi mūsdienās individuāli ekstrasensi, astrologi, burvi, šamaņi, pusļotāji un vārdotāji dziednieciskie seansi. Tātad tur saskat tagad medicīnu šo placebo efektu, jo visur ir reāli efekti. Ja? Neviens no šīm profesijām, tā sakot, neizdzīvot līdz mūsdienām, gadu tūkstošiem, vienalga kāda iekārtas, diktatūras vai demokrātijas vai komunisms vai teokrātijas, vienalga, visur viņi ir eksistējuši. Ja? Un tāpat šī dziedniecība ar visādi veidu šiem priekšmetiem, kā svētītais ūdens, svētavoti, amuleti, dārgmetāli un, visbeidzot, mūsdienu homeopātiskie atšķaidījumi. Ja? Piemēram, tur internetā, ja pameklē, ja, kur kāds cilvēks jautā, kā var izārstēties no tā un tā, tur var daudz to atrast. Piemēram, atradu tādu, kur konsultējas vai dziednieki varētu palīdzēt, un te, piemēram, kāds atbild, ka nezinu par dziedniekiem, bet raganas gan ir ok, man palīdzēja jau pirms 15 gadiem, ragana pie ārsta iet neliedz, teica, lai lieto aptiekas zāles, ko ārsts nozīmējis. To slimību, kuru man ārsts diagnozi nevarēja atrast, noņēma, tas bija lāsts, un par dziedniekiem neko nezinu, bet raganas vārdu sākot ir baigi labās. Ja? Tātad, piemēram, arī dažāda veida interneta saitos mēs varam atrast, piemēram, lūk, dziednieks izārstē visu no alkoholisma, neauglība līdz pat vēzim un aids. Kas attiecas uz vēzi, ja, tad vispār jāsaka, ka tie placebo efekti ir brīnumaini daudzveidīgi, bet,
ir pierādīts, ka vēzi un aids tomēr placebo izārstēt nevar. Ja? Tāpēc, ārsti tur saka, labi, pie dziedniekiem jūs varētu iet, bet, ja ir vēzis, tad tomēr ir, var kombinēt zinātnisko medicīnu ar šo, tā sakot, citu ticības dziedniecību vai placebo dziedniecību, bet nevajag atmest to zinātnisko. Ir kaut kādi vēža veidi, kas varbūt daži ir vairāk atkarīgi no dzīves stila un arī no depresijas pakāpes, jo depresija nomāca imūno sistēmu, tā kā kaut kāda ietekme tur ir. Bet, nav tādu skaidru pierādījumu, ka placebo varētu aids un vēzi izārstēt. Un šis dziednieks, piemēram, apraksta, kā viņš ārstē. Tie var tikt nosaukt par maģiskiem rituāliem. Piemēram, nolieku priekšā 3 litru burku ar ūdeni, pie tās pielieku fotogrāfiju ar pazudušā bildi uz burkas iekšpusi. Cilvēks skatās caur ūdeni it kā uz mani. Un tad es strādāju, un tas cilvēku fantoms, kas atnāk manā pusē burkai, tad varu pateikt, pazudušais ir dzīvs vai miris. Šeit es ne to piemēru paņēmu. Šeit ir vairāk par to pazudušu cilvēku meklēšanu. Bet, vismaz tie cilvēki, kas atnāk pēc kaut kāda pakalpojuma, viņi varbūt sajūtas kaut kādā ziņā vieglāk. Starp citu, ļoti laba grāmata un interesanta par šīm maģijām un burvistībām senajā Ēģiptē ir, ko izdevusi autors Segliņš Valdis, Latvijas Universitātes izdevniecība. Kā jau tad attīstījās šī dažāda veida arī dziedniecības veidi, jo viņa otra grāmata ir arī par tiem senās Ēģiptes dziedniecības tekstiem. Lūk, atradu vienu interesantu arī fragmentu jaunajā derībā. Varat minēt, kurš tas ir. Nezinu, vai uzminēsiet, bet visādā ziņā Marka evaņģēlijā ir tāds fragments, kas ir interesanti apsvērt arī no tāda, vai te ir placebo vai nav. Ja? Sākas ar to, ka kādai sievietei jau 12 gadus ir asiņošana, viņa bija daudz cietusi no daudzajiem ārstiem, izterējusi visu, kas viņai bija, bet nebija guvusi nekādu labumu un kļuva aizvien sliktāk. Viņa domāja, ja vien viņa Jēzus drēbēm pieskaršos, kļūšu vesela. Un tūlīt viņas asiņošana apstājās, viņa juta savā ķermenī, ka no šīs kaitas ir dziedināta. Tas tā, teiksim, no ārstu viedokļa, ārsti te tādu lielu brīnumu nesaskatīt. Piemēram, varam atcerēties arī tošu pašu Grigoriju Rasputinu, kura klātbūtnē it kā cara dēlam apstājās šī asiņošana, kuram bija šī slimība hemofīlija. Jēzus uzreiz sajūtas, ka spēks no viņa izgājis, pagriezās un jautāja, kas aizskēra manas drēbes, un sieviete nobijusies, drebēdam saprat, kas ar viņu noticis, nāca, nokrita viņa priekšā, izstāstīja taisnību. Viņš tai sacīja, ka tava ticība tevi ir dziedinājusi, tava ticība, ej ar mieru un esi vesela. Un tad ir lūk tas interesantais turpinājums, Un viņš no turienes aizgāja un devās uz savu tēvzemi, un mācekļi gāja viņam līdzi, un viņš tur nevarēja darīt nevienu brīnumu. Vien rokas uzlicis dziedināja dažus slimos, un viņš bija izbrīnīts par viņa neticību. Tātad, ja mēs skatos, tā interesanti, kāpēc savā tēva zemē viņam nekas nesanāca. Tātad kaut kādu iemeslu pēc, tur bija mazāka ticība, sanāk, ka ir mazāks efekts. Domājiet, kā gribat. Turpinājums ir tāds, kad pienāca sabats, viņš sāka sinagogā mācīt, un daudzi viņu dzirdēja, brīnījās un runāja, no kurienes viņam tas, kas tā par gudrību, kas viņam dota, kā tādu brīnumu noteikts ar viņa rokām, vai viņš nav namdaris,
Marijas dēls un Jēkaba, Jāzepa, Jūdas un Sīmaņa brālis. Vai viņa māsas nav šeit pie mums, ja? Tātad tie ir cilvēki, kas tā kā viņu pazīst no mazotnes, ja? Un tātad, viņiem ir tā kā, liekas, parasts cilvēks un tā, un sanāk, ka kaut kā tas nedarbojās, ja? Un tad Jēzus arī sacīja tos slavenos vārdus, ka pravietis nekur nav mazāk godāts kā savā tēva zemē, savos rados un savā namā. Ja? Tā kā, lūk, tāds interesants gabals, pa ko var padomāt, vai te arī nevarētu būt placebo efekts. Visādā ziņā ārsti skatās arī uz daudzām šīm brīnumdziedniecībām, kas notiek harizmātiskajās draudzēs. Viņi parasti, tie efekti ir, tie efekti tomēr ir tādi, kas saistās ar placebo. Lai gan ir rakstīts, ka organisku slimību vai audzējs ir mistiski pazudis, bet zinātnē nav droši pierādījumi, ka audzēji pazūd, ja, kā es teicu. Bet kāpēc tad tā tiek rakstīts? Tāpēc, ka tur ir bieži vien dažādi pārpratumi ar tiem audzējiem. Citreiz ārsti pasaka, ka varbūt jums ir audzējs vai izskatās, ka ir audzējs. Man starp citu ar tā vienreiz ir teikts, ja, ka iespējams man ir kaut kas ļaundabīgs. Ja. Es, protams, būtu varējis aizskriet pie kāda dziednieka, un tad pēkšņi izrādās, ka nē, tomēr nav, kā piemēram arī man izrādījās. Ja. Un līdz ar to tas nav tā tik viennozīmīgi, ja kāds cilvēks saka, man bija audzējs un tagad nav, mēs nevaram zināt, vai tā īstenībā bija. Bet tas, ko dod citādi placebo efekts, tas nozīmē, ka pacientam uzlabojas garastāvoklis, jā, viņš paliek ļoti labs un pazūd sāpes. Tas gan ir tiesa, jā. Tātad tālāk mēs arī parunāsim par to, kā var pazust fiziskas sāpes. Bet placebo efekta rezultātā tiešām fiziskas sāpes var pilnīgi pazust. Bet tas nenozīmē, ka pazūd audzējs. Jā, te mazliet arī aizsedz attēli tekstu, bet ko vēl var teikt par oficiālo medicīnu? Jāsaka, ka oficiālā medicīna līdz pat 20. gadsimtam pārsvarā bija placebo medicīna. Jo jāsaka, ka ārstiem, izņemot kaut kādas vienkāršas ķirurģiskas operācijas, nekādu reālu tādu medikamentu nebija. Tur bija kaut kādas asins nolaišanas procedūras, tur kaut kādas kratīšanas un vēl visādas drastiskas ārstēšanas metodes. Es patreiz aizmirsu, bet vienu no Anglijas vai Francijas karaliem ārstē ar tik drastiskām metodēm, ko var salīdzināt ar tādu tā kā spīdzināšanu cietumā. Ja? Jā, it kā daudziem pacientiem palika labāk. Tātad nākamais jautājums, tas ir hipnoze un placebo. Lūk, hipnozes sākumu saista ar tādu austriešu ārstu Francois Antonu Mesmeru. Par viņu ir rakstīts, lūk, arī tādās latviešu grāmatās, kas te redzams attēlā, jā, pa šo Mesmeru, un arī tāda grāmata kā Magnetizētāja 5. ziema, tur ir tāds Mesmera prototips, jā. Viņš arī izgāja teoloģijas kursu Bavārijas pilsētā, pabeidz Vīnes medicīnas akadēmiju, 23 gadu vecumā aizstāvēja disertāciju nosaukumu par planētu ietekmu uz cilvēkiem un par seno burvju noslēpumiem. Un viņš izmantoja tādas tā kā ārsta alķīmiķa ārstēšanas metodas. Sākumā viņš lika uz ķermeņa dažādus spēcīgus magnētus. Tagad mēs zinām, tas ir pilnīgi placebo. Magnetizēja ūdeni, lika pacientiem tajā peldēties un dzert to. Viņš uzkonstruēja veselu veselības toveri,
tam pa virsu tika uzlikt milzīga koka tvertne, kur tika izvietotas pudeles divās rindās pildītas ar magnētisko ūdeni. Nu, viņš domāja, toreiz bija atklāti magnēti, un magnēts it kā iedarbojas uz priekšmetiem no atstatuma, un tad viņš ievēroja, ka daudziem pacientiem arī paliek labāk, arī no tādām hipnotiskām metodēm. Un tad viņš izdomāja, ka viņš izstaro tādu dzīvniecisko magnētismu. Jā, tā kā magnēts izstaro kaut kādu pievilkšanas spēku, kas darbojas uz metālu, tā viņa ķermenis izstaro tādu dzīvniecisku magnētismu. Līdz ar to viņš skaitās pie tādiem pirmajiem hipnotizētājiem. Nu, lai gan saka, ka hipnoze bija pazīstama arī senās Ēģiptes jau priesteriem, bet viņu saista ar pirmo hipnotizētāju. Kaut gan viņš arī ar to vārdu hipnozi neieviesa. Viņš ievies šo terminu magnētismu. Tāpēc viņa metodu citreiz sauc arī par mesmerismu. Antons Mesmers ievēroja, viņš tā piegāja arī tā drusku zinātniski, kad apmēram 10 līdz 25% pacienti paliek labāk. Bet ne jau visiem pacientiem, bet un no tiem tātad daži, piemēram, pilnīgi izveseļojās. Ja? Tātad te ir domāts no 100 cilvēkiem. Un pie viņā stājās šīs ļoti lielas rindas, tātad viņš vairs individuāli pieņemt nevarēja, un tāpēc viņš izveidoja to veselības toveri un tur magnetizētu basēnu, viņš šo ārstniecības metodi iedomājas apmēram tā, lūk, ka magnetizētāja rokas izdala tādas to saucamo dzīvniecisko magnētismu. Bet viņš varēja pieņemt individuāli tikai atsevišķas personas, bet tādiem nabadzīgākajiem viņš ieraka savā ārstniecības iestādes pagalmā stabu, un tad tur tie nabadzīgākie Parīzes iedzīvotāji tur stāvēja rindā, lai pieskartos pie šī staba, un daudziem hroniskajiem slimniekiem tiešām palika labāk. Un tad tie Parīzes ārsti sāk interesēties, kas te notiek, apmeklēja viņu to dziedniecības iestādi, redzēja tur pie basēna, tur guļ cilvēki, kaut ko tur šūpojās un dzied, un pilns tur ar ļaudīm, un vispār kas te notiek, un viņi izdomāja, te jāpārbauda, te kaut kas tāds, nezinu, kaut kādiem nelabajiem spēkiem, vai pa ko te iet runa. Un Parīzes Zinātniskā akadēmija izveidoja zinātnisko komisiju, kurā ietilpa arī ASV diplomāts Benjamins Franklins, un viņš izveidoja pirmo moderno klīnisko pētījumu, lai pārbaudītu, vai tāds dzīvnieciskais magnētisms eksistē. Tātad viņš lika ierakt pagalmā otru stabu, tātad vienu stabu viņš lika Mesmeram magnetizēt, otrs palika nemagnetizēts. Un tad, kā jau zinātniskos pētījumos, ir viena grupa un kontrola grupa. Abām grupām bija jāpieskarās tiem stabiem. Un izrādījās, ka abās grupās bija apmēram vienāds efekts. Jā, tātad kaut kādi tur 25% no tiem cilvēkiem kaut ko sajuta. Un tā tad bija skaidrs, ka nekāds magnēts tur nedarbojās, tur Mesmeri pasludināja par šarlatānu, un viņš tā ar kaunu aizbrauc no Parīzes. Bet tā zinātniskā komisija teica, ka tur ir kaut kāds efekts, bet nevar saprast, kāpēc viņš rodās. Jā, tā tad to placebo, tas jau vārds 20. gadsimtā tikai parādījās. Jā, tātad kas tad kāda tur ir saistība ar hipnozi? Hipnozei arī ir suģestējamība. Ja? Tā tad ir pierādījumi, ka pret hipnozi jūtīgiem cilvēkiem ar tās palīdzību iespējams mazināt sāpes, pastiprināt pagātnes notikumu atcerēšanos un pat iedvest ilūzijas vai halucinācijas. Ja? Skaitās, ka šis hipnotiskais raports noņem kritisko vai tādu skeptisko domāšanu,
Un tad cilvēks paliek ļoti tāds, tāds tā kā uztvērējs, bez kritikas uztver visu to, ko saka. Un viņam var iedvest pozitīvās halucinācijas, piemēram, redzēt to, kā īstenībā nav. Ja? Piemēram, ka te istabā ir galds, ja, un kura nav. Vai arī negatīvās halucinācijas, ot ir reāls galds, viņam var iedvest, ka, piemēram, istabā telpa ir tukša. Ja? Un pacients var neredzēt to, kas īstenībā ir. Tātad bija tāds 19. gadsimta beigās tāds slavens neiroloģijas profesors Šarko, pie kura starp citu stažējās arī vēlīnākais psihoanalīzes pamatlicējs Zigmunds Freids, kurš arī novēroja, kā Šarko ar hipnozi izsauc un noņēma dažādus ķermeniskus simptomus. Piemēram, dažādas paralīzes. Tātad atved pacientu, kurš ir uz ratiņiem, piemēram, viņš saka, viņam paralizētas kājas vai paralizēta roka, un Šarko ieved viņu hipnozē un pasaka, jums kājas paralīze pāries. Un tā arī notika. Vai tur bija arī tā saucamie histēriskie simptomi, kur pacients apgalvo, ka neredz vai nedzird. Tas saucās tādi konversijas traucējumi, histēriskie, jo īstenībā šādiem cilvēkiem ar redzi viss ir kārtībā. Bet viņš ir dziļi pārliecināts, ka viņš neredz. Kaut gan, ja viņu paprasa, pienāciet man tuvāk un starp mums ir galds, ja, tas cilvēks cītīgi apiet apkārt galdam, nevis uzdurās viņam virsū. Ja, bet apziņā viņš saka, neredz un viss. Ja. Un Šarko tad atrada, ka viņš hipnozē var šādu tā saucamo aklumu vai kurlumu noņemt, jeb arī tieši otrādi uzlikt. Viņš pasaka, izejot no hipnotiskā transa, jūs vairs neredzēsiet vai nedzirdēsiet. Un pacients iziet un saka, jā, es vairs neredzu. Arī kārpas Šarko demonstrēja, kā vīrusa izcelsmes kārpas, jā, kas ir uz rokām. Tas ir pierādīts, jā, ar hipnozi var noņemt, ko arī, piemēram, pūšļotāji noņem. Un tad citi hipnotizētāji panāca, visu kaut ko sāka radīt, visādas hipnozes brīnumus. Nohipnotizētājs notic, ka viņš ir kā dzīvnieks, vai ka dzer tikai ūdeni, bet īstenībā tas ir alkohols un viņam neiestājas reibums, vai, piemēram, ka nespēja atraut vienu roku no otras rokas, vai ka uz rokas ir uzlikta monēta un tā ir tik karsta, ka izveidojas apdeguma čūla, jā, tātad tiek iedvesta monēta, ir tik karsta, viņa apdedzināja jūsu ādu. Un tā tālāk. Ja, tātad tika atrasts, ka ļoti hipnotizējami cilvēki ir apmēram tikpat daudz, cik šie placebo tādi pozitīvie reaktori. Apmēram 27% no populācijas. Var teikt tā, ka 1/3 no populācijas ir ļoti labi hipnotizējama, vēl 1/3 no visiem cilvēkiem ir viegli hipnotizējama, un tad 1/3 no populācijas, teiksim, ir hipnotizējama ar grūtībām vai nepadodas hipnozē vispār. Lūk, kur izmanto hipnozi mūsdienās, piemēram, pat dentālajā ārstēšanā. Vai dažiem pacientiem ir stomatologa fobija, vai arī nepanes anestēziju, un ja šis pacients ir labi hipnotizējams, viņam var izraut zobu, piemēram, bez hipnozes pielietošanas. Jūs varat atrast YouTube, ja angļu valodā ieliksiet tādu atslēgas vārdu, vai vienkārši dental hypnosis, vai Jessikai 4 zobi tiek izrauti hipnozē, Jessica 4 teeth removed, tur kaut kā under hypnosis, ja. Jūs varat redzēt, kā hipnotiskā seansa laikā jaunam puisim izraut 4 zobus bez jebkādas anestēzijas. Tātad šeit ir, piemēram, lūk tās specializācijas, redzat, to var darīt dažādi klīniskie psihologi vai psihiatri, bet to var darīt arī
ķirurgi, anesteziologi un zobārsti, kas jau mūsdienās biežāk izmanto hipnozi nekā psihoterapeiti, starp citu. Tad par alternatīvo medicīnu. Tur arī tātad, piemēram, viens piemērs ir mūsdienu homeopātija. Jā, tad pa homeopātiju tagad daudz visādi strīdi, jā, un sākumā Hānemans ieviesa homeopātijā, tur bija maģiskuma elementi, jo viņš runāja par visādām dzīvības enerģijām, tur bioenerģijām un tam līdzīgi. Mūsdienās homeopāti vairs nelieto šo Hānemana teoriju, bet piesauc kvantu efektus, kvantu fiziku, informācijas teoriju un elektrodinamiku un visādus elektromagnētisko lauku kaut kādus efektus, kas izklausās tā ļoti zinātniski, bet īstenībā tas ir pseidozinātniski. Tātad visi liela mēroga pētījumi, ko ir veikuši ne homeopāti, bet tādi neitrāli pētnieki, ir atraduši, ka homeopātija, lai kādus brīnums pa viņiem stāsta, tomēr tātad nav pierādījumu, ka viņi darbotos labāk par placebo. Respektīvi, visi homeopātijas efekti ir placebo. Vēl, piemēram, daži piemēri no šīs alternatīvās medicīnas mūsdienā ir dažādas detoksikācijas metodes, tiek stāstīts, ka caur kāju pēdām izvad no organisma šūnām toksīnus, ja? Protams, tas nekas tur nav zinātnis, nekāds toksīns gar kāju pēdām izvadīt nevar. Vai, piemēram, YouTube jūs varat atrast tādu alerģiju ārstēšanu ar tādām skaņām tur. Jā, tur tādām, tur tā skan tur bzzz, kaut kā, un jums ir jāklausās, jā. Un, protams, ka ar tādām skaņām vai piemēram, izohroniskie toņi, jā. Īsto alerģiju, jā, ar homeopātiju, tieši tāpat kā ar psihoterapiju, izārstēt nevar. Ir daudz izsitumu uz ādas, eritēmas, neirodermatīti, egzēma, ko patiešām ietekmē psihe un smadzenes. Un viņas var izskatīties kaut kas līdzīgs alerģijai. Bet īstās alerģijas diagnosticēja, tur ir tāda speciāla IgE antivielas, kas izdalās. Tad, lūk, placebo efekts uz šīm IgE antivielām tomēr nedarbojās. Dažādu netradicionālo medicīnas veidu, kas ir atkal tikai daži, alopātijas, akupunktūras, un visādas tur Baha puķu terapiju, tur iepriekšējo dzīvu hipnozi, holistiskā medicīna, herbālisms, hiroprakses, ja, magnetoterapija, reiki, rolfings, ja, urīnterapija, pārsvarā tie ir placebo efekti, lai gan dažos gadījumos, kā piemēram ajurvēdiskā medicīna, tur ir vairāk nekā tikai placebo efekts, jo, piemēram, dažos gadījumos arī pacienti tiek veicināti mainīt dzīves stilu. Jā, piemēram, ajurvēdiskajā medicīnā ir arī tāds tā kā veselīgāks ēdiens, tur ir arī fiziskie vingrojumi un fiziskās aktivitātes, tā pati joga, jā, kas arī, kā tagad ir pierādīts, uzlabo organisma fizisko funkcionēšanu un arī izeju no depresijām. Un arī tā pati meditācija, kurām ir pierādīti arī pietiekoši labi un paliekoši efekti. Ja? Tā kā, protams, tur var būt arī kaut kas, ka ne tikai placebo. Tad par placebo efektu pētījumiem. Pirmkārt, kā to pēta, kā to mēra, un tad, kas tad tur viņam varētu būt apakšā. Tātad, varētu teikt, ka cilvēkam evolūcijas gaitā ir izveidojušies, tātad mums tas domāšanas, tas ir kognitīvais aparāts, un mums ir mehānismi, kas tātad no vienas puses liek kaut kam noticēt, vai arī citi kognitīvie procesi, kas savukārt liek kaut kam neticēt. Ja? Un
ticēt vai neticēt mēs varam savām domām, kas rodas galvā, vai mēs varam ticēt vai neticēt citu cilvēku izteiktajām domām. Tad lūk, kas ir interesanti. Ticība citu cilvēku domām, ja tas ir kaut kāda harizmātiska persona, ir daudz spēcīgāka nekā cilvēks ticētu pats sev. Ja? Tātad placebo fizioloģiskos efekts izjūt ap 30% no populācijas visās cilvēces kultūrās, un tas notiek jau pēc neliela laika sprīža, dažreiz minūtes laikā, piemēram, pietiek pūšļotājiem vai ekstrasensam mazliet pavicināties ar rokām, kad cilvēks jau sajūt kaut kādu siltumu šeit vai kaut kas pārlejās vai ieniezās. Ja? Bet noticēt savām domām un izsaukt šos fizioloģiskos efektus pašam cilvēkam prasa nedēļas, mēnešus vai pat gadus ilgstošus treniņus. Ja? Viņam te jātrenēs vai nu meditācija, vai autogēnais treniņš, vai pašsuģestijas, vai pašhipnozes. Ja? Tātad no harizmātiskas personas ļoti ātri, pats sev, lai noticētu, piemēram, ka autogēnajā treniņā, piemēram, manas rokas paliek siltas vai pat karstas. Lai to šādu efektu iespējams panākt, bet uzreiz tas nesanāks. Bet, ja to pateiks kāds cits, kam cilvēks ļoti tic, viņš to efektu sajutīs daudz ātrāk. Lūk, tāda ir mūsu smadzeņu īpatnība. Bet visādā ziņā, kā zinātne tagad saprot, ticības dziedniecības efektus neizdala ne pats dziednieks, ne pārdabiski spēki vai kādas enerģijas. Tātad efekts rodas no pacienta neapzinātas pašsuģestijas. Ja? Īstenībā jau tad, kad kāds dziednieks saka, jums paliek labāk, jūs paliekat aizvien veselāk un veselāki, tātad cilvēks notic šim un it kā zemapziņā saka, jā, es palieku veselāks. Īstenībā suģestija tāpat ir neapzināta pašsuģestija. Piemēram, kā tas tiek pētīts? Tas tika pētīts arī medicīnas iestādēs, piemēram, uz pacientu grupām, kam bija sūdzības par sāpēm, klepu, nogurumu, reiboņu, aizliktu degunu, atstāja dažādu iespaidu, dažādas ārsta interakcijas. Ja, ārsts saka, jums palīdzēs šī ārstēšana, tad pacientam palika vieglāk. Ja ārsts saka, es nezinu, cik efektīva priekš jums būs šī ārstēšana, vai jums ārstēšana nav nepieciešama, vai es nezinu, kāda jums ir slimība. Ja, tā tad pacientiem nebija tāda efekta. Ir jautājums, vai mēs varam kaut kādīgi placebo efektu mērīt. Ja jau zinātne, tad jāmēra. Ja, piemēram, sāpju noņemošos efektus var izmērīt. Tika salīdzināti, piemēram, pacientiem, kam rāva ārā zobu, ja, injicēja vai nu reālu narkotiku, morfiju, 6 līdz 8 mg, vai tikai fizioloģisko šķīdumu. Ja? Bet pacientam pateica, ka viņam tiek ievadīta anestezējoša viela. Un tika atrasts, ka apmēram placebo efekts ir vienlīdzīgs apmēram 6 līdz 8 mg morfija devai. Tikai 12 mg slēptā morfija deva ievadīšanas efekts bija spēcīgāks par placebo reakciju. Kaut gan viss tas notika ārstniecības iestādēs, bet ārstniecības iestādēs vēl papildus ir dažādi citi simboli. Tur ārsti baltos halātos, tur fonoendoskopi, receptes, visāda aparatūra. Tas arī atstāja iespaidu, ka pacientam mazāk sāp. Lūk, šeit tāds pats ir arī tieši tādi paši rezultāti. Tika ar cilvēkiem, kas izjūt sāpes pēc operācijas. Tātad arī ievadīja vai nu morfiju,
vai vienkārši fizioloģisko šķīdumu, sakot, ka tā ir šī narkotiskā viela morfijas. Ja? Un tikai 12 mg bija lielāks efekts. Kā vēl var mērīt placebo efektu? Tātad placebo efekts, tātad viņš darbojas caur tādiem endogēnajiem opioīda receptoriem. Endorfīni ir endogēnie morfīni. Tātad mūsu smadzenes jau izdala narkotiskas vielas. Un šie narkotiskajām vielām ir receptori, ja, kad endorfīni un ir tādi enkefalīni savienojas ar šo receptori, mums sāpju sajūta samazinās vai pazūd. Bet ja šo receptoru nobloķē ar kaut kādu citu vielu, un šis endorfīns nevar savienoties ar to receptoru, cilvēkam šis bezsāpinošais efekts pazūd. Piemēram, placebo efektu var bloķēt ar naloksonu. Ja cilvēkam ievada tādu vielu kā naloksons, efekts pazūd. Tieši tas pats notiek, ja ievada naloksonu un pēc tam ievada īsto narkotiku. Atkal cilvēks nejūt, ka sāpes pazustu. Tātad, kādi tad ir šie noskaidrotie mehānismi? Kas tad tur tāds noslēpumains notiek tais mūsu smadzenēs? Izrādās, ka placebo efekts tas ir sarežģīts mehānisms, jo tur daudzi smadzeņu mehānismi ņem dalību. Viens no parastākajiem smadzeņu mehānismiem, ko katrs ir mācījies jau skolā, tas ir tā Ivana Pavlova refleksa teorija un tad nosacījuma refleksi, tas ir dzīves laikā iegūtas reakcijas, tātad, kas tie kairinātāji var būt smarža, skaņa, garša, sāpes, un viss cilvēka dzīve ir balstīta uz šiem nosacījuma refleksiem. Ja, varbūt atceraties, tur Pavlovs zvanīja zvaniņu, kad sunim deva ēst, un pēc kāda laika tikai viens pats zvaniņš izsauca kuņģa sulas izdalīšanos. Līdzīgi ir, piemēram, cilvēkam, kam ir alerģijas, var veidoties nosacījuma refleks. Tas gan var teiksim, simulēt alerģiju. Piemēram, ja cilvēkam iedod reālu teiksim, ziedu, kuru ziedputekšņi izsauc alerģiju, pēc kāda laika pietiek viņam parādīt mākslīgo ziedu, un kur nekāda ziedputekšņa nav, bet viņam sākas alerģiska reakcija. Tas būtu tas nocebo efekts. Un tā tad pētījumi parādīja, ka tāda nosacījuma refleksa var ietekmēt imūnās sistēmas reaktivitāti. Piemēram, ja organismā ievada aktīvu vielu ciklosporīnu A, tas nomāc imunitāti, bet pēc tam ievada un kopā ar kaut kādu neaktīvu vielu. Ievadot tikai šo neaktīvo vielu, arī tad imūnās šūnas aktivitāte kritās, ja, pie šīs neaktīvās vielas ievadīšanas. Ja. Tas ir tas nosacījuma refleks. Cilvēka apziņa šīs reakcijas kontrolēt nevar. Ja. Tas, piemēram, tā darbojas arī uz dzīvniekiem, jo bieži dzirdēts, piemēram, homeopāta arguments ir tāds, kāda pašsuģestija, kāda ticība. Mēs ārstējam arī suņus un zirgus. Kāda ticība? Pirmkārt, nosacījuma refleks ir arī suņiem, zirgiem un baložiem. Otrakārt, dzīvnieku kognitīvās spējas izrādās ir daudz lielākas nekā līdz šim mēs iedomājamies. Piemēram, tāds behaviorists Skinners atrada, ka izveidoja tādu eksperimentu ar māņticīgajiem baložiem. Iedomājieties, viņš iemācīja baložiem māņticību. Bet, principā tas izveidojās tā. Baloži bija būrī, kurā tur ik pēc kaut kādām tur laika vienības izdalījās pārtika. Un tagad baloži tur stāv un gaida to pārtiku. Un ir nepacietībā, kad beidzot izkritīs tie graudiņi. Ja? Un tad viens balodis, tad, kad krīt graudiņš, kasīja savu spārniņu,
un skatās izkrīt gar graudiņu. Viņš iedomājās, izrādās pakasot spārniņu, laikam var izsaukt tā graudiņu izkrišanu. Kā cits balods griezās ap savu riņķi, kad izkrita grauds, un tad viņš izdomāja, ka laikam griešanās uz riņķi izsauc graudu izkrišanu. Nu, un tā kā viņi gribēja ēst, tad tur nāca klāt, un tad tas balods, piemēram, griezās uz riņķi un gaidīja, kad izkritīs grauds. Ja? Nu, tā tad dzīvniekiem arī ir kaut kādas tādas, viņiem ir arī smadzenes, un viņi kaut kādu cēloņu sakarības redz. Bieži vien arī ārstējot homeopātiskus zirgus, nevar saprast, kam palika labāk. Zirgam vai saimniekam, kurš uzskata, ka zirgam ir labāk. Jā, tā kā tur tās reakcijas ir tādas, nu, tiešām ļoti jocīgas. Ja? Nākamais, mēs varam pāriet no nosacījuma refleksiem uz augstākajiem domāšanas procesiem, kognitīvajiem. Un šie placebo un nocebo efekti ir dažādu kognitīvo, afektīvu sistēmas izpausmes. Ja? Tātad tā sajūta, kas ir apziņā pie placebo, tas ir gaidas. Mēs gaidām situācijas uzlabošanu. Lūk, kas tika atrasts. Tad, kad cilvēkam ir interese par kaut ko, tā var būt ļoti pozitīva interese tur pa grāmatu, pa ceļojumu, ja? Vai iemīlēšanos. Viņam izdalās dopamīns. Tas var veidot arī atkarību. Piemēram, cilvēkam ir atkarība no spēļu automātiem. Viņš domā, ka viņš vinnēs agri vai vēl kaut kādu lielu naudas summu no spēļu automātos. Tātad viņš tur paliek atkarīgs, kaut gan ir zaudējis jau lielu naudas summu. Un līdzīgi darbojas placebo. Ja mēs domājam, ka mēs paliksim veselāki, izdalās, piemēram, dopamīns. Ja, tātad, kas ir noteikti atklāts, pie placebo efekta izdalās endorfīni, kas samazina sāpes, dopamīns, kas uzlabo garastāvokli, ja, un līdz ar to arī samazinās vai pazūd sāpju sajūtas. Kamēr otrādi, ja mēs prognozējam, ka būs kaut kas slikti, ja, piemēram, es izlasu zāļu lietošanas instrukciju, skatos, kas tik tur nevar būt ārprāts, ne zāles, bet inde. Ja? Izdalās kortizols, un kortizols ir stresa hormons. Un mēs sajūtamies sliktāk, mēs sajūtam trauksmi un nepatīkamas sajūtas organismā. Un tas, starp citu, arī samazina imunās sistēmas aizsardzību, hroniska trauksme, protams. Vai arī bezcerība ir tāpatās. Bezcerība cilvēks nākotni redz tikai nebeidzami sliktu, nav nekādas izējas, dzīvē nav jēgas, ja? Tad arī hroniski izdalās kortizols un holecistokinīns un samazinās imunās sistēmas aizsardzība un pie lielākās daļas negatīvām emocijām pastiprinās sāpju sajūta. Tātad, ja mēs prognozējam kaut ko pozitīvu, izdalās dopamīns un endorfīni, sāpju sajūta samazinās vai pazūd. Ja mēs prognozējam kaut ko negatīvu, izdalās kortizols un holecistokinīns un sāpju sajūta pastiprinās vai arī uzrodās. Lūk, mūsu organismā ir daudz tādu sāpju modelējošo sistēmu. Šie opioīdi, endorfīni, tā saucamie noradrenalīns, serotonīns, tie paši kanabinoīdi, jo tā pati zālīte, ja, ko cilvēks smēķē, jeb marihuāna, tie ir egzogēnie kanabinoīdi, bet mums smadzenēs arī izdalās kanabinoīdi, kas samazina šīs sāpju sajūtas. Bet tas nenozīmē, ka, piemēram, tiek ārstēta, tāpēc, ka izdalās dopamīns vai endorfīni, ka tiek izārstēts vēzis, ja, jo šīs vielas nekādā veidā vēzi nenogalina. Tātad, kā vispār var noņemt sāpes? Paskatīsimies uz tādu schēmu. Cilvēkiem liekas, ja griež pirkstā loģiski, ka rodas sāpes, un kā var noņemt tādas sāpes. Bet redzat, tas, ka jūs redzat vienā gadījumā, piemēram, roku glāst ar spalviņu, un cilvēkam ir patīkamas sajūtas,
Otrajā gadījumā cilvēkam pirkstā iedur kaut kādu naglu un ir sāpju sajūts. Abos gadījumos nekādi sāpju signāli pa nervu vadiem neceļo. Ceļo vienkārši elektriskā strāva, kas saucās darbības potenciāls. Tā ir vienkārši elektrība, nekas vairāk. Viņa nav ne sāpīga, ne nesāpīga, ne patīkama, ne nepatīkama. Un viņa ceļo pa smadzenēm uz augšu, un kamēr nonāk galvas smadzenēs, tur, kur ir tā saucamā sensorā garoza, un tur veidojās tikai sāpju sajūta. Un šī sāpju sajūta tiek projicēta atpakaļ, un mums liekas, ka sāpju pirkstā, bet īstenībā sāpes veidojas galvā. Mēs to varam zināt arī tā, ka piemēram, ja cilvēkam amputē roku, viņiem bieži vien izveidojas šīs fantomu sāpes, tā saucamās. Cilvēkam rokas vairs nav, bet viņam liekas, ka roka joprojām ir, un šī roka sāp. Ja? Tātad visa rokas ilūzija ar visām sāpju sajūtām īstenībā atrodas galvā. Tāpēc vai tās ir psihosomatiskas, fiziskas sāpes, vai tās ir sāpes no tā, ka iedur, ja? Viss tas veidojas galvā. Tieši tāpatās, kā mēs redzam tāpat, ja, piemēram, jūs tagad redzat šo uzstāšanos un šo prezentāciju, tāpēc, ka jūsu acīs nonāk elektromagnētiskie viļņi, kuriem nav ne gaismas, ne krāsu. Tālāk elektromagnētiskie viļņi acis tīklenē aktivē tādu pašu darbības potenciālu, elektrību, kas skrien uz pakauša smadzenēm, kur atrodas redzes garoza, un gaisma un krāsas, tas ir virtuāls efekts, ko rada smadzenes. Ārpus smadzenēm gaismas un krāsu nav. Tieši tāpatās arī skaņa, ko jūs dzirdat tagad lekciju, ja? Ārpus smadzenēm skaņas nav. Ja? Es jūsu virzienā raidu gaisa viļņu svārstības, tas nonāk uz bunkplēvītes, bunkplēvīte ierosina atkal to pašu elektrību, kas aiziet līdz dzirdes garozai, un dzirdes garoza, kā tāds kompjūters, izveido šo skaņu. Kādreiz filozofi viduslaikā strīdējās, ja mežā nokrīt koks, un nav neviena cilvēka, kas tur stāvētu klāt, vai skaņa ir dzirdama. Ja? Zināt, var mierīgi atbildēt nē. Ja? Ja nav šo dzirdīgo ausu, ja, ar visām dzirdes garozām, tad nekādas skaņas dabā neeksistē. Un tieši tāpatās ir ar sāpju sajūtu. Un sāpju sajūta var būt un var nebūt. Ir cilvēki, piemēram, kam ir kaut kāds defekts šai sāpju pārvadē, piemēram, ir tāda reta ģenētiska slimība, un viņš, piemēram, sāpes nejūt. Viņš var apdedzināt roku un pat neredzēt, ka roka deg. Vai mehānisms ir otrāds, piemēram, ir tāda alodīnija. Tas ir narkomāniem, ja, kas ilgu laiku lieto egzogēnās narkotikas, piemēram, heroīnu, ja, vai to pašu opiju, vai morfiju. Lūk, cilvēks visu laiku ievada sev narkotikas no ārpuses, smadzenes pārstāja izstrādāt šīs endogēnās narkotiskās vielas, jeb endorfīnus. Un tālāk sanāk tā, ka tikko mēs sēžam kaut kādā nērtā pozā vai vienalga kaut kāds kairinājums pienāk, šis nelielais kairinājums vai nelielais stimuls izsauc ļoti spēcīgas sāpes. Jo, piemēram, tagad es varētu teikt, ka lielākā daļa klausītāji sēž ļoti nērtās pozās, kaut kur tur mazliet izgāzušies krēslā un tam līdzīgi. Ar to pietiktu, lai šausmīgi sāpētu mugura. Un viņi nesāp tikai tāpēc, ka izdalās šie endogēnie endorfīni. Ja? Alodīnija ir, endorfīnu nav, un visas kustības sagādā milzīgas sāpes. Tātad tie ir dažādi iekšējie sāpju regulācijas mehānismi. Tāpat arī rodas daudzi šie psihosomatiskie traucējumi. Piemēram, redzat, tur F45.4 tāda diagnoze persistējošas somatoformas sāpes. Tas ir tāpat kā fantomu sāpes. Cilvēkam sāp mugura, gurni, kājas,
bet nekāda iekaisuma, ne vēža, nekas tam līdzīgs nav. Ja? Sāpes rodas vienīgi uz tādas tā kā halucinācijas pamatā, bet smadzenes projicē kaut kur rokā vai gurnos, un cilvēkam liekas, ka vaina ir gurnos. Īstenībā tur tās vainas nav. Ja? Tāpēc, piemēram, iedarbojoties vai nu kaut kā ar domām, vai kaut kādām vielām uz smadzenēm, tās sāpes var noņemt. Ja? Tātad, piemēram, nocebo bioķīmija ir šis pats holecistokinīns, aktivē zarnu funkciju, kuņģa sulas izdalīšanos, sāta sajūtu pēc ēšanas, bet holecistokinīns pastiprina fiziskās sāpes, ja? Samazinot šo endogēno opiātu darbības ietekmi. Un ja to ievada mākslīgi, tas provocē sliktu dūšu, trauksmi un pat panikas lēkmes. Savukārt, holecistokinīna šo receptoru blokāde samazina tā efektus, saspringumu un sāpes. Tālāk ir tāds jautājums, cik mums te ir laika, drīz jābeidz. Kāpēc vieni cilvēki ir pozitīvi placebo reaktīvi, bet citi nereaģē uz placebo? Tātad placebo efektam ir atrast arī saistība ar ģenētiku. Piemēram, ir tādi COMT gēni. Ja? Tātad gēns, kas ir katehola O metiltransferāze, viņš kodē, var sakot, sintezē tādu enzīmu, kas saucās katehola O metiltransferāze. Un šī metiltransferāze neutralizē liekās dopamīna molekulas. Atcerieties, dopamīns ir tas, kas samazina sāpes. Bet šī metiltransferāze to dopamīna molekulas tā kā nojauc. Un tad, ja viņas nojauc, mēs sajūtam sāpes. Un šajā transferāzē var būt vai nu tāda viela valīns vai metionīns, ja, ko saīsināsim ar val vai met. Tātad, ja šai katehola metiltransferāzē ir valīns, tad tas enzīms ir aktīvāks nekā tad, ja ir metionīns. Aktīvāks nozīmē, viņš ātrāk nojauc to dopamīnu. Savukārt, ja metionīns, tad lēnāk nojauc to dopamīnu, un tas dopamīns uzkrājas vairāk. Un ģenētiski atkal atceramies tādu mūku, kurš pēkšņi aizmirs Mendels. Ja, ko mēs mācījāmies skolā. Tur bija tas lielais A, mazais A, tieši tāpatās. Mēs varam iegūt no vecākiem vai nu to val, kad no viena vecāka mēs iegūstam valīnu un no otra vecāka valīnu. Vai mēs no viena vecāka iegūstam valīnu vai no otra metionīnu, vai no abiem vecākiem katram pa vienam metionīnam. Nu, lūk, un tad redzat, tad sanāk apmēram tāds efekts, ja, ka abas divas val molekulas, kad ir aktīvi enzīmi un ir mazs liekā dopamīna daudzums, tas ir 25% no populācijas. Tātad tie ir tie, kas būs nejūtīgi, šis placebo efekts, nu tā kā sliktāk veidosies. Savukārt divi met, ja, tā saucamie slinkie enzīmi, veidosies liels liekā dopamīna daudzums. Tātad atkal 25% no populācijas. Un tas savukārt, ka viens val, otrs met, ir gan slinkie, gan aktīvie enzīmi, tas ir 50% no populācijas. Nu, lūk, un tad tika atrasts tur ar pacientiem. Tātad viņi tika iedalīti 3 grupās, kontrola grupa netika ārstēta, 2 grupām bija adatu terapijas kurs, bet šī procedūra bija fiktīva, ar speciālām adatām viņas netika ievadītas zem ādas. Un viena grupa bija pie gādīga ārsta, otra pie vienaldzīga ārsta. Nu, un tad iegūt tādu rezultātu, ka neatkarīgi no ģenētikas kontroles grupai nekas nemainījās. Tā, kura stāvēja rindā. Tātad tā nekas nemainījās. Savukārt pie vienaldzīgā ārsta pacienti ar to met, tātad
kur vairāk ir uzkrāts tas dopamīns, demonstrēja mazliet labāks rezultāts nekā pacienti ar valu, ja, kas to dopamīnu noārda vairāk. Savukārt pie gādīgā ārsta pacienti ar valu uzrādīja apmēram tos pašus rezultātus kā valu pie tā vienaldzīgā ārsta un kā kontroles grupai. Ja? Tātad viņiem tas dopamīns bija noārdīts un līdz ar to viņus tā kā mazāk ietekmēja tā procedūra. Bet savukārt pacientiem, kam bija gan tas valu, gan met, pie gādīgā ārsta stāvoklis uzlabojas apmēram 5 reizes. Ja? Jo tātad tur tas dopamīns uzkrājās vairāk. Un pacientiem, kam abi divi bija met, stāvoklis uzlabojas visvairāk. Lūk, tātad, kāpēc cilvēki uz vieniem placebo reaģē pozitīvi, uz citiem placebo negatīvi, respektīvi nereaģē. Tātad domā tā kā ne tikai dopamīns piedalās šai placebo efektu veidošanā, bet arī daudzas citas vielas, skaidrs, ka arī citi gēni ietekmē placebo reakcijas, bet tie nav pārāk izpētīti. Ja? Dažas no šīm ķīmiskām vielām ir atklātas citos pētījumos, kā endorfīni, kanabinoīdi, serotonīns, MAO-A, kamēr citas pagaidām paliek zinātnē nezināmas. Un šis komp neutralizē ne tikai dopamīnu, bet arī adrenalīnu un noradrenalīnu, kas spēlē nozīmīgu lomu sirds asinsvadu sistēmas regulācijā un reakcijās uz stresu. Un piedevām tagad ir pierādīts, ka DNS var pamainīties dzīves laikā, un tas var mainīt arī reakcijas uz placebo. Jo tāpēc, ka citreiz tā kā vieni cilvēki nereaģē uz homeopātiju, bet tad varbūt pēc kāda laika sāk reaģēt, vai sākumā viņi tur uz minerāliem reaģē un tad nereaģē. Literatūra vēl ir tāda, lūk, labākā grāmata ir tas Suggestible You, viņa ir tulkota arī krievu valodā, Šaimī Mozka, latviešu valodā. Nav diezko daudz literatūras, viena ir Joe Dispenzas Tu esi placebo, tur ir aprakstīts daudz visādas placebo reakcijas, bet tas uz to Joe Dispenzu tādi īstie zinātnieki tā bišķiņi tur šķībi raugās, viņš tur tā kā drusku to ezotēriku piemet klāt. Tātad, man vēl kaut kas ir par sociālās ietekmes pētījumiem. Redzat, sāpju, baiļu un relaksācijas sajūtas smadzenēs var dažādi miedarboties, te jau ir tie smadzeņu mehānismi. Redzat, dažādas emocijas, ko mēs pārdzīvojam, tad, kad mūs sociāli ietekmē citi cilvēki. Redzat, te ir tāds somu pētījums, viņi izsauc ļoti atšķirīgas sajūtas organismā, katra emocija. Tās spilgtākās zonas ir kaut kāda tā kā siltuma, karstāka sajūta, un tās tumšās ir tāds tā kā augstuma, pamiruma sajūtas, ja. Redzat, piemēram, depresijai vai skumjām, savukārt tādām karstākām emocijām kā laime, riebums un dusmas ir lūk tādas spilgtākas. Jā, tas ir aprakstīts pēc sajūtām, tam nav nekāds sakars ar ķermeņa temperatūru, ko jūs šeit redzat. Tātad, dažādi ķermeņa maiņas var ļoti ātri pamainīt dažādas sajūtas mūsu organismos. Tad zinātne vēl atklāja tādus spoguļneironus. Spoguļneirons ir kaut kas līdzīgs distances Wi-Fi. Ja? Respektīvi, viena cilvēka emocijas izsauc patiešo emocijas otrā cilvēkā. Piemēram, viens ir sabijies, viņš var izsaukt baiļu vai trauksmes sajūtu otrā cilvēkā. Ja viens ir bēdīgs, viņš var veicināt otrā cilvēkā bēdīgāk garastāvokli. Ja viens ir priecīgs, viņš var uzlabot garastāvokli otram. Ja viens ir dusmīgs, viņš var aktivēt dusmas otrā. Ja? Tātad tā ir ietekme, kas ir atrasta caur tā saucamiem spoguļneironiem. Vēl varbūt daži vārdi par placebo un ticību autoritātēm. Ja, ka cilvēkiem, tā kā mēs sastopamies ar autoritātēm, tā ietekmējamība izpaužās tādos atslēgvārdos kā suģestējamība, hipnotabilitāte, tur placebo vai lēciens veselībā.
Suģestija, piemēram, tas ir tāda iedarbība uz cilvēku, un kas nemaz, viņai nav jābūt hipnotiskai, bet vienkārši, teiksim, priekšnieks, jā, vai tur kaut kāds dziednieks vai ārsts, viņš kaut kā iesuģestē cilvēkam kaut kādus noteiktus stāvokļus. Ja ir cilvēki, kas, piemēram, ātri pakļaujas suģestijai un notic. Tā, labi, šo es varbūt palaidīšu garām. Pašsuģestija. Lūk, ir viens tāds krievu autors, viņam ir daudz par to pašsuģestiju, tāds siķins. Bet, kas vēl ir? Par to autogēno treniņu, ja? Redzat, tas ir tas, ko es teicu. Cilvēks notic autoritātei ātrāk, bet viņš šos efektus varētu izsaukt arī pats, pilnīgi neatkarīgi. Piemēram, ar autogēno treniņu. Autogēnais treniņš ir pašsuģestijas metode, kaut kas līdzīgs meditācijai, bet nav meditācija. Cilvēkam jādod sev tādas komandas, piemēram, ka manas rokas paliek siltākas un siltākas, vai es jūtu vēsumu Pieres rajonā. Un tad cilvēki sajūt tā, ka viņš var regulēt pēc savas gribas dažādas organisma sajūtas. Jā, tātad, lūk, ir dažādas autogēnā treniņa pozas, ir guļus poza, ir sēdus, un tad tur ieslīpā un kučiera poza. Piemēram, viens vienkāršākais vingrinājums ir skatīties uz savām plaukstām, sajust tajās siltumu, iedomāties, ka viņš paliek tāds sārtāks un sārtāks. Ja? Katrs var pamēģināt, bet šeit būs piemērs, ja, ka tas būs jāpatrenējās. Ja? Nevis, ka, piemēram, ja cilvēkam iedurs šprici vēnā un pateiks, mēs tagad duram jums to karsto šprici, kas saucās magnēzijas. Un cilvēki, kam ir šīs placebo reakcijas, viņas momentāli karstumu uzreiz sajūt. Ja? Bet, ka viņam pašam būtu jāiedveš to karstumu sajūtu, jā, viņam tas ir jāpatrenējās. Ir visāda literatūra, pat padomju laikos ir iznākusi latviešu valodā tāda Lindemana grāmata Autogēnais treniņš. Tā, tas būtu arī viss. Paldies par uzmanību. Es varu paskatīties, jautājumu nav. Ja? Varbūt vēl kāds grib kaut ko pajautāt. Jā, ko es vēl varu piebilst? Varētu likties, es te atmaskoju to placebo, jā, un tagad man vairs nepalīdzēs. Nē, tā nav. Ir pierādīts, ka pārsvarā placebo palīdz arī tad, kaut arī ārsts pasaka, ka tas ir tikai placebo. Tātad no vienas puses varētu likties, ka placebo tas ir kaut kas tur cilvēks tāds vājš, suģestējams, bet šādiem cilvēkiem pozitīviem placebo reaktoriem ir tāda priekšrocība. Viņam var palīdzēt gan zinātniskā medicīna, gan netradicionālā. Visas šīs daudzās metodas, ko es pieminēju. Savukārt tas, kas ir tāds pilnīgs skeptiķis, viņam palīdzēs tikai zinātniskā medicīna. Ja? Līdz ar to iespējas sajusties labāk pozitīvam placebo reaktoram ir lielākas. Tā kā katrai īpašībai ir savu plusi un savu mīnusi. Tāds cilvēks var vieglāk noticēt visādiem šarlatāniem, ja, no vienas puses, un zaudēt naudu, bet no otras puses savukārt viņš var, teiksim, pie dažādām hroniskām slimībām iegūt tiešām labāku stāvokli, kur tāds skeptiķis daudz vairāk mocīsies. Bet, ja jautājumu nav, tad paldies par uzmanību. Visiem jauku vakaru!